Zināt, ka filmēt būtu sapacējusies. Jā. Nu, sāc pierast. Tu bišķi atgādini tev Zviedrijas braucienu, ne? Mans jau tieši pats. Nu jā, kas jau nemainās. Jūs vadījāt cik cilvēki? Tagad mēs braucam trietā, es brālis un operators, un tad vēlāk vakarā, bet tas būs tiešām vēlu vakarā, mums pievienojas Nauris Miezis un vēl viens makšķernieks, kas mums rītā palīdzēs meklēt tās trofejas. Nu jā. Čau, Gins, prieks iepazīties. Kā dienās? Opa! Nu, kurš mīļākais kauss? Ilzas Geraņimovs, jā. Pēdējā reku ir, jā? Pēdējā reku Latvijas čempionāts. Zemādas mašķerēšana otrā vieta, jā? Tas ir Latvijas čempionāts zemādošana Trimbaži pirmā vieta. Pastāst par to galvu. Tā nav lielākā, jāteikšu. Jā, vienkārši viņa te kaut kā no veciem laikiem stāv un stāv. Kāds tev ir rekords? Nu, kaut kur pie 10 kilo kaut kas. Nav liela, nav. Bet, nu, aizgājuši... Nu, laiks ir šodien to visu vidi ir izlabot. Pagājuši gadu, jā, nu, kādas 3 kilo, tādas 15 ņēmāt. Nu, viņas ir, jā. Jā, bet ir arī, kā saka, brakaņieri, jā, kas ir mazumēra līdekas pa 23, jā. Pa 40-30 centimetri, jā. Šitādas aiz olām un pie koka. Ir kāds anekdotas, jā? Jā. Atbrauc uz Latgali. Zeru pirmā dienu ar latgaliešiem. Otrā dienā rakstā. Lapos kopā ar latgaliešiem. Būtu labāk vakar nenomiru. Otrā diena lapos kopā ar latgaliešiem. Būtu labāk vakar nomiris. Man nepatīk tavs smaidīši, kad neizskatās pārliecinoši. Neizskatās. Man bija tāds pats smaidīšs. Jā. Teica, ka viņa nokļās lielā līdu. Es esmu pirms rušonas čempionu mēģinājis, nu tā, čista 2 dienas, nu, atrast līdu, kaut kur, kaut kā. Visādi mānekļi, visādas tehnikas. Nu nav, nu nevari tu darīt. Nevari tu darīt. Arī ar rotiņu neķerēs? Nē. Viņa ir? Viņa ir, protams, ka viņa ir. Ir, ka viņa neņem. Tagad nav copa pilnīša. Nu nav. Rekur Arvīds vakar bija rušonā, uz treniņu aizbraucis un vispār. Atkal būs. Es nezinu, kas tikai rudenī brauc. 10 asējuši copa. Gan arī sniegs sāk krist to. Jā. Teiksim, kaut kādus dronus izmantojat, vai ne? Jā. Droni, jā. Lido ar dronām. Kairunas ir, jā. Bet dzīves rušonās tur ir pilns. To zandartu vienkārši no viena skata visapkārt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ar laidu sistēmu izbrauc, ja tur momentā, tur pusstunda tev 3 zandarti ir, jā. Tā, pat neinteresanti, jā. Agrāk brālis, tur kantītes cīņas bija par akmeņiem, jā, tur par labākām vietām, jā. Sveiki, labdien! Nu, kāds ir rušons? Devīgs šogad? Nepārāk. Šogad vispār gads, bet es saprotu, ka ne tikai rušons, ka daudzi sūdzās, ka nepārāk labi ķerās. Kur līdeku meklē tagad? Ezerā jāreka brauc meklē. Ezerā. Ir līdekas ir. Cik es vakar meklēju asari. Nu, būs meklēsiet līdekas netradīsiet. Es vakar meklēju asari, sākot tādi ķerties lielāks bats līdeka. Nav asara. Šitāda izmēra mums interesē. Šitāda izmēra tā ir viņam. Te bija puiši nokieruši pagājuši gadu, manuprāt, 1,5 kilograma zandarts, kur otra zandarts mēģināja šķērsām pārkost. Un pirmā zobu rinda ir pie žaunām, otrā zobu rinda ir tur, kur no astes tas 3 stūrītis ir tālu. Лет 25, О, тогда тогда там был бардак такой, что я не знаю, там каждый день тут мешками рыбу вылавливали. Там беспредельище полное было. Это, как говорится, только до озера не мог сеткой дойти тот, который без ноги или калека вообще. Каждый нес сетки эти на берег. И людей нету сейчас, как-то местных нету. Да? Šitie vīri kaut ko zina.
tu Latgalē? Tikai Latgalē. Tikai Latgalē. Laivas pavelti. Un es tu tev Nāc vienkārši un brauc. atbrauc dzīvojies un par vieti, ja nekas nav jāmaksā? Nē. Vienkārši brīvot. Nekas brauc atpakaļ. Daudz ir braukts uz ziemeļiem, uz Skandināvijas ziemeļiem. Daudz vairāk nekā uz Latgali. Un te mēs esam satikām vairākus vietējos tīraģņus. Cilvēkus gan, kas pieskata resursus, gan kas patērē. Pavisam īsi par mūsu plāniem un ambīcijām. Lielā mērā mēs šo ezeru atbraucām tāpēc, ka, kā Klīsts nostāsta, tad vasarā Latgalē daudzi nemaz līdeku neķer. Ir forši tas, ka šeit resursu pieskata. Jā. Līdekas, lielas līdekas šeit faktiski neķer neviens. Līdz ar to mums, kam nav īsti kam prasīt padomu, kur noķert trofejas līdeku. Visi saka, ka jā, viņas ir, bet noķert viņas ir sarežģīti. Bet tieši tāpēc šeit droši vien neviena nav, un esam mēs, lai parādītu, ka arī grūti nav neiespējami. Tieši tā! Ja tu gribi noķert līdeku, tev ir jādomā kā līdekai, bet lai noķertu lielu līdeku, ir jāiet pastīties, vai viņas tur ir vai nav. Pults pie mani. Bet vienmēr tas, kad tu esi pilnīgi svešā ezerā, ir pilnīgi citi copi, nekā tu brauc uz kaut kādām tādām pastāvīgajām vietiņām. Ūdens temperatūra gan arī 24 grādi. 24 grādi, tik jauki. Tā, sačuks ir tur, jā? Šodienas fun facts īstenībā, ko mēs noklausījāmies no vietējiem. Zandartam ļoti patīk zaļa krāsa. Un Zandarts, lai neradītu sev lieku konkurenci, izēd mazās līdekas. Un ir principā priekš viņa win-win situācija. Viņš šodien apēd, lai pēstu, bet otrs ieguvums ir, viņš apēd konkurentu, kas nākošanai neēdīs viņa barību. Mani gan vairāk interesē, kādu krāsu ēd līdeku, nevis Zandarts. Jo mēs esam līdeku makšķerēšanā šoreiz nevis Zandartu izziņas lekcijā. Mēs tikai tagad esam pareizajā vietā. Mēs pasties vējš pūš uz tejieni, sīkās zīves sapūš, tās te paslēpjās zālēs. Lielajām tuņi būs. Tuņi sāksies tā maģiskā pusstundiņa. Ir. Laba? Jā. Nu, ir okei. Nē, aiz muguras, kas tur ir? Zandarts, jā? Man vēl GoPro ir šitajā te. Kas tas? Līdeka sēž apakšā. Līdekas tās bija, kurš tu redzēji? Līdekas, priekšā tur visā kā. Jā. Nu, man liela jūtība uzlikta, jā, tāpēc, ja noņem samazināja, jā, baigi atspīt naktī. Nebija, kas brauco, jā. Tā, neredzu vizulī, tur iemests. Nevaru pamanīt. Pakaļ, redzēji? Bija kustība. Bija kustība. Baigi atstaro naktī. Jā, dienā tā nav. Jums skrien virsū, tad tā aiz durvis ciet. Labvakar, broļi! Čau, sen neredzēt. Sveiks, broļi! No Latgales. Vakar tikāmies, ne? Čau! Tik sen. Jā, tik sen esam dzīvojušies. Čau, prieks redzēt atkal. Sveiks! Jūs kā pa pusē. Es šausmīgi priecājos. Esam Čau, Latgalē. veči! Pum! Kā stulbīja vakar? Nu, tādu es nekad nebiju redzējis.
Pasties, dāmas, ej, tu no šitās gan varētu zināt kaut ko. Ezerā līdeks ir? Jā? Tur būs pierakstīts viss. A jūs paši neķerat līdeks? Ķeram. Es priekšu brauksim, dēļ tī redzēsiet, palabdīsiet. Kur pa labi? Mēs no televīzijas esam, jā? Filmējam raidījumu. Какой канал? Мы щуки. Удачи вам. Все, удачи. Paldies. Paldies. Urā! Vai. Urā! Гип-гип, ура. Vakardien mums bija ātrā izpētes sesija. Satikāmies ar daudz vietējiem. Parunājām, ieguvām vērtīgu informāciju ne tikai pa ūdeņiem, bet pa Latgali kopumā. Bija ritīgi forši. Bišķiņu vakarā ieskrējām paskatīties, kas notiek ar zivīm. Viņas mēs redzējām. Bija arī kādas lielākas zivis, ko mēs redzējām. Un, lai sagūstītu lielas zivis, vajag liels cilvēks. Un lieli cilvēki ir atbraukuši mums palīgā šodien. Cik mums ir kopējais platums, cik mums sanāk? Spārna vēziens tā kā albatrosam? Man vienkārši riebjās izpētes. Sadaļa, jā. Tu algot analītiķi, ja? Jā, esmu ieradies strādāt, ieradies. Rekorēs ņemt un strādāt. Bet kur ir tas teiksim, 10 kg līdeki, jā, come on! Uzvaru braucu mājās? Jā. Es tikko vienkārši biju alūksnē. Nu tad jau, kāda jēga. Nē, uztais to man dāmas triku. Nu tu esi dzirdējis ticējums. Ko tu dari? Ko tu dari? Banāni laivā 2, ne jau mēs. Paņemsim, patrenēsimies. Paņem, jā, pasties kā ir. Un smēlienu izmēģina arī. Un smēlienu. Jā! Hajā! Jā! Vo, lieliski. Vo, šis ir lieliski. Jā. Man patīk tev enerģija. Nāc pie tēta. Tā bija liela zivs, štīm. Rītīgi liela zivs. Jā, es uzreiz redzēju. Tieši pret to kopu viņi sēdēja. Sakārtosim matus. Jāsapucē. Izsukā. Iestulīt ciemos pie dāmām. Preceties, vai kā patīk preceties? Skatieties. Nu, tu vai kāda aktīvā. Es pajoku. Kā noķert līdeciņu? Maz līdeciņu. Cietumi mums tagad labi, nav nekādas vainas. Dzird tur krievu romances, dzird tur Latviju dainas. Zīvis aizbiedēs. Tā, pagaid, iecēl motoriņu, ne? Sveiki! Sveiki! Zinās, tu pagaudīt ar policiju. Redzam! Mums ar Aināru ir vienošanās, ka mēs iebraucam te pamakšķerēt un pafilmēt. Re, kur ir? Nevar pazīties ar brillēm. Sveiks, Lauri! Čau! Čau! Veiksmīgi darbā! Jā, jums tāpat. Saka, nesakas, jā? Pie vēla. Šis priekš manis nebijis ir. Šis ir kaut kas jauns priekš manis. Ko es varu pateikt? Nekāda klondaika nav. Spiediens kāpj un Ruduļu Juris saka, ka tas neesot labi. Jā, kur tā grāmata? Ko Ruduļu Juris teiktu? Vajag palasīt. Ko ēd līdeka? Uz līdekām ar vizuli, roteri, wobbleri. Nu, tas ir tavu kastīti. 4 līdz 5 metri. Bambus makšķeri nepieciešama. Rekords 150 līdz 200 gramu ēsmas siltiņas. Tas ir big bites tikai uz zīvā, vēl pa lielam. Tā kā karota nāk. Laivā ielikt. Un šitā pieņemsim.
Nu, šitā, jā. Un tad uztver sevi ar sārnu. Tagad. Tā mīte. Ātri tev atbrīvosim. Paldies, čau, ej pasūties Omei. Tas, kur tad rīdznieki atbraukuši. Un šitās mēs meklējam, kur viņām ir Omītes. Mums ir otrās dienas vakars Latgalē. Vakar makšķerējām arī šodien. Kaut kā lietas neaizgāja tā kā gribējās, tā kā bija plānots. Zīvis neķerās. Vienkārši neķerās. Vēl augšā vecī. Nav nemaz un tik slikti. Pēc pirmajām, pusotras dienas īstenībā esmu ļoti patīkami pārsteigts par vidi, kas valda Latgalē, kas ir daudz, kur piekļūt var pie ūdeņiem, ērti var piekļūt cilvēki laipni, priecīgi, atvērti. Jā, tādā kārtīgā Latgales copē es nekad nebiju bijis. Šis man bija tāds, es gribētu teikt, pirmais tāds piedzīvojums, bet, kā jau Giņš teica, mēs meklējam piedzīvojumus un bija interesanti paklausīties vietējos stāstus. Un katrā ziņā. Ar dronu parunāja, ne? Jā, tas bija vispār. Viņš noviedēja ar policistiem uz ūdens. Tā man arī bija pirmā pieredze. Vīri vestēs atbraucās. Jā. Zīves noķērām, leģendas paklausījāmies. Tā kā... Daži satikām ar motorzāģi rokās. Bet ticu, ka tādā Latgalē tās leģendas ir ļoti daudz un interesants. Tā kā es domāju, ka viss ir tikai priekšā. Es sākam nevaru būt neapmierināts, jo es savu hipotēzi esmu apstiprinājis pagaidām. un Ruduļu jūras arī par spiedienu, mainīgo spiedienu jau mums priekšrakstos bija rakstīts, ka neķersies. Un tā arī bija. Šitais šogad ir metru redzējis. Varbūt redzēs vēl. Un šitais arī šogad ir redzējis metru. Varbūt redzēs vēl. Cik tu tev viņi ir? Pārējie? Bet šitais ir redzējis 20 kg. Varbūt redzēs vēl. Kāda ir ūdens temperatūra? Te ir 21. Viņš ātrāk atzīst, te loģiski. Viņš seklāks ir. Jā, bet ļoti skaista vide. Bija copa. Labs mutuls bija. Vai šau garām? Tā, smuks mutuls bija. Tu redzēji? Es mutuli pēc tam tikai redzēju, jā. Bļā, viens. Kāpēc neuzsēdēs? Liels zivs izties? Jā. Ir? Jā. Nē, pat zālēs bija. Nav. Bet atkal bija copa. Jā, uzgāja virsū. Un tad ir zāles šaize. Re, kur ir? Reku te, stop, pabrauc apakaļ. Te ir viena no lietām, kuru mēs negribam redzēt, bet kas arī bija daļa no leģendas. Diemžēl ir cilvēki, kas nevis pavada stundas uz ūdens, lai noķertu zivis ar spinningu, bet iemet nelegālus zvejas
jeb zivju iegūst rīkus. Jā, re, kur murts ir. Nezinu, kas iekšā. Mēs viņu cilāt aiztikt, mēs viņu nedrīkstam. Kaut kāds asarīts. Nē, kas tas? Līdz. Mazs līnāns, bet aiztikt mēs viņu nedrīkstam. Citādi mums pie šos bumbas mēs atliksim punktu telefonā un noziņosim. Bet jā, šis ir Feimaņa ezers, Rēzeknes pašvaldības laikam pārziņā, nevis Prēļu. Un tad, lai viņi tiek galā. Bet jā, šitā ir lieta, ko nekad nav forši ieraudzīt. It kā viņi paliek mazāk, kā mums stāstīja, bet joprojām ir. Negatīvās leģendas nākamā daļa, reku kaut kas aizgāja. Skatījām, ieraudzījām šampaniešu korķi, bet šampaniešu korķis nav vienkārši šampaniešu korķis, jo tur ir kaut kāds striķis galā. Tūlīt skatīsimies, kas tas ir. Opiņā. Vēl viens murts. Lūdzu tev. Pēdējā diena. Šajā braucienā bijām Feimaņa ezerā, kur mums teica 100% Līdeka ezers. Bija pilnīgi atšķirīgi apstākļi. Šodien šķita, ka Līdekai ir izcili apstākļi. Apmācies un vējels. Iebraucām iekšā. Pirmajās 10 minūtēs bija laba copa, labs mutulis, bet neuzsēdās, un tad es tādu stulbu pajokoju. Iedomājies, kā būtu, ja šitā būtu vienīgā. Jā, un ko tu gribēji teikt noslēgumam? Bet jā, kaut kādu Līdekas mēs atradām, viņš super sakls ezers, līmenis ir zemē, un meklējām pa tādām būtiski pļavām. Ezers foršs, noteikti ir sajūta, ka gribas kādreiz atgriezties. Informācija katrā ziņā priekš 3 dienām ir iegūta ļoti daudz. Sākums nav slikts, nav arī varbūt tāds, kādu mēs to gribētu, bet... Mums jau vietēji teica, ka mēs esam atbraukuši ar slēpēm augustā, mēģināt slēpot, ka Līdekas šeit neķerās, ka tev vajag vispār braukt vēlā novembrī, tad, kad ir pirmie ledi, tad lielās mammas esot sākot staigāt, bet vai ir interesanti ķert tad, kad to izdarīt ir viegli un visiem ķerās? Gribās pierādīt. Jā. Visiem stāstījām, ka mēs tūlīt parādīsim, bet... Parādīsim? Parādīsim. Protams, parādīsim. Šo neteicām, ko? Nu jā.